Sveicināti! Šoreiz vēlos parunāt par iespējams pašu pirmo jebkad rakstu avotos pieminēto baltu valodas vārdu. Lai to darītu, vispirms ir jānoskaidro, kad vispār ir pirmie pieminētie balti, un mums ir divi varianti. Pirmais ir Herodota pieminētie neuri, viņi tika pieminēti aptuveni 5. gadsimtā pirms mūsu ēras Herodota darbā par vēsturi, un par viņiem ir zināms ļoti maz, par valodu vispār nekas, tā kā mēs varam tikai minēt, vai tie tiešām bija balti. Vienīgā lieta, kas ļauj mums tā domāt, ir tas, ka viņi atradās tajā vietā, ko vēlāk identificē ar baltiskajām arheoloģiskajām kultūrām. Bet nākamais variants, ko pieminējis Tacits mūsu ēras pašā sākumā, aisti, jau ir daudz interesantāks, jo viņi ir pieminēti vairākos vēstures rakstu avotos, un mums ir vismaz viens viņu valodas vārda piemērs. Tad nolasīsim, ko Tacits rakstīja savā darbā Germānija par aistiem. Uztaisīsim lielāku. Tātad, tomēr Svēbu jūra labā krastā apskalo aistu piekrasti. Tātad Svēbu jūra ir domāta Baltijas jūra, un aistu piekraste ir domāts kaut kur aptuveni šeit pie Vislas upes. Aistiem ir svēbu ticība un vispārējās paražas, bet viņu valoda līdzīgāka britu valodai. Tātad te mēs redzam, ka viņi ir bijuši savās paražās un laikam arī izskatā līdzīgi svēbiem, kas bija ģermāņi, bet valodu ziņā no tiem stipri atšķīrušies. Te gan minēts, ka viņi runājuši līdzīgāk britu valodai, bet ļoti iespējams, ka tas izmantots vienkārši, lai pateiktu, ka šīs valodas ļoti atšķīrās no ģermāņu valodām. Turpinam. Aisti pielūdz Dievu māti, kā sava kulta emblēmu viņi valkā meža kuļņa masku, kas aizstāja bruņas un aizsardzību, un nodrošina tās dievinātāju pat starp ienaidniekiem. Viņi reti lieto dzels ieročus, bet vāles gan. Viņi audzēja labību un citus laukaugus ar slinkajiem ģermāņiem pavisam neparastu pacietību. Tātad te viņi saka, ka aisti bijuši darbīgākie lauksaimnieki, bet nav tik daudz lietojuši dzels priekšmetus. Un te mums interesējošā daļa, viņi mēdz pārmeklēt jūru un ir vienīgā tauta, kas vāc dzintaru seklumos un liedagā. Dzintaru viņi sauc par glesumu. Un tātad šeit ir tas vārds, kas iespējams ir pirmais baltu valodā pieminētais vārds rakstu avotos. Vismaz es nezinu nevienu citu piemēru, kas būtu vēl agrāks. Šīs tātad atgādinu ir no mūsu ēras paša sākuma, no kaut kāda 90. gada, manuprāt. Un tātad, ko mēs varētu teikt par šo vārdu glesumu? Patiesībā nekas īsti nav skaidrs, jo tas neatgādina baltu vārdus priekš dzintara. Tātad ne latviešu dzintars, ne lietuviešu gintaras, ne arī prūšu gintars, un pat ne arī sudāviešu gentaras. Tie it kā ir vienīgie dzintara apzīmēšanas vārdi, ko mēs baltu valodās zinām, un kā redzam, tas galīgi nelīdzinās vārdam glesum. Kā tad to varētu izskaidrot? Viens no variantiem, ka tas tomēr ir ģermāņu izcelsmes vārds, jo tas izklausās pēc vārda glas, kas ir sastopams jau gotu valodā un būtībā nozīmē stiklu, bet, kā es nesen uzzināju, tomēr ir viena iespēja, kas šo vārdu glesum var saistīt ar baltu valodām, jo izrādās, ka tieši latviešu valodā ir piefiksēts vēl viens apzīmējums priekš dzintara. Un rakstu ziņas par to ir piefiksētas 1905. gadā Latviešu literārās sabiedrības žurnālā, ko izdeva vācieši Mītavā, un šajā darbā ir pierakstīts, ka Latvijā cēsu apkārtnē dzintaru mēdz saukt par glīsi.
un šis variants ir jau daudz tuvāks vārdam glesum. Un pie tām, ja mēs ņemam vērā to, ka, teiksim, pie šiem rietumu baltiem jatvingiem gintars paliek par gentaras, tad mēs varam secināt, ka ļoti iespējams, ka vismaz vienā baltu ciltī, tātad šajos sudāvos, jeb jatvingos, ir vārdi, kuros I skaņa ir pārgājusi uz E. Tātad, ja gintars paliek par gentars, tad glīsis varēja palikt par glēsis, kas jau tiešām ir diezgan tuvu šim glesum. Mums gan īsti nav pierādījumi, vai tiešām šiem jatvingiem vai prūšiem ir bijis arī šis vārds, bet katrā gadījumā tas ir iespējams, jo, kā jau zinām, vairākiem vārdiem var būt sinonīmi, kas nozīmē, ka viena jēdziena apzīmēšanai var pastāvēt dažādi vārdi, kas var skanēt diezgan atšķirīgi. Tātad šis cēsu piemērs mums ļauj domāt, ka iespējams agrāk baltiem ir pastāvējusi arī tradīcija saukt dzintaru par glīsi un iespējams arī par glēsi. Ko jūs par to domājat? Īpaši gribu pajautāt cēsu iedzīvotājiem, vai viņi ir dzirdējuši šādu dzintara apzīmējumu. Varbūt kāds vēl mūsdienās to lieto, vai arī kādi vecvecāki to ir teikuši. Un varbūt tas tomēr ir dzirdēts arī kaut kur citur Latvijā. Lūdzu atstājiet komentāros, ja zināt kaut ko vairāk par šo. Kopumā tas mums dod vairākus variantus. Tātad pirmais, ka šie aisti ir tomēr bijuši ģermāņi, jo glesum tomēr vairāk izklausās pēc ģermāniska vārda. Bet kā jau redzējām, Tacits tieši norāda, ka tie nav ģermāņi, pieminot gan to, ka viņiem ir savādāka valoda, gan ka dažādāki darba tikumi, piemēram. Otrs ir variants, ka tomēr tie bija balti, bet pats vārds ir aizgūms, jo, kā zinām, piemēram, prūši un arī citi balti agrāk ļoti tirgojās ar dzintaru, un tirgojoties ar citām tautām viņi iespējams lietoja kādu citu vārdu, kas bija izplatītāks lielākos areālos. Tātad, piemēram, ja mēs zinām, ka baltiem kaimiņos bija ģermāņi, un tie noteikti bija kā starpnieki šajā tirdzniecības ceļā, tad iespējams, ka viņi varēja lietot ģermāņu vārdu. Un trešais variants ir tas, ka baltiem tomēr ir pastāvējis vēl viens vārds dzintara apzīmēšanai, par ko mums ļauj domāt šis piemērs no cēsīm, kas gan piefiksēts visai nesen. Tad vēl, protams, var atrast vēl variantus. Piemēram, ir cilvēki, kas uzskata, ka aisti tomēr bija somugru izcelsmes, bet ja mēs paskatāmies, kā dzintaru sauc igauņi un somi, tad redzam, ka tas ir merevaika vai merepihka, un, kā redzam, jā, tam arī nav pilnīgi nekāda saistība ar vārdu glesum. Tā ka, manuprāt, visdrīzāk šis vārds ir vai nu ģermāņu, vai tomēr baltu izcelsmes. Kā liekas jums, klausītāji? Lūdzu, atstājiet komentāros. Katrā gadījumā tas būtu ļoti pagodinoši, manuprāt, ja pats pirmais vārds baltu valodās, kas jebkad pierakstīts, tomēr būtu šis glesum, glīsis, jo tomēr dzintars ir tāds kā Baltijas simbols. Bet te nu pagaidām beigšu šo tēmu. Protams, ļoti ceru, ka kaut kad nākotnē izdosies atrast vēl kādu atklājumu sakarā ar baltu valodu, īpaši ar tās sanajām saknēm un tās sanajiem vārdiem. Var jau būt, ka ir vēl kāds vēstures avots, kur potenciāli minēts baltu vārds kādos senākos laikos. To mēs nevaram izslēgt, cerēsim, ka kaut kas tāds atradīsies. Bet pagaidām tad es vēlos atvadīties. Ja patika šis raidījums, tad iesaku abonēt šo kanālu un padalīties tālāk ar to. Nospiediet laiku un ierakstiet komentāru priekš algoritma. Šogad plānoju veidot vairākus šādus īsākus video, kur apskatīšu kādas īsākas tēmas, nevis tā kā savos ierastos garākajos raidījumos, tā ka būs gan šādi īsāki raidījumi, gan arī garāki raidījumi kā ierasts. Lai gan novēloti, tomēr izmantošu iespēju visiem vēl novēlēt veiksmīgu šo jauno gadu. Ja vēlaties vēl kādā veidā atbalstīt šo kanālu, tad varat apmeklēt manu Buy Coffee lapu, uz kuru norādi atstāšu pie šī video apraksta. Un tas tad arī būtu viss.
Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!